Metieni Liepājai par labu 69-39, Liepājai precīzi 11 no 16, viesiem 7-18, atlikšās bumbās līdzsvars 38-36 par labu Liepājai, kļūdās arī līdzsvars 15-15. Krauliņkungs, kamēr skatāmies epizodes no otrā puslaika un no spēles kopumā, tomēr nespēja Jūrmala lauzt šo spēles gaitu un Liepāja kā uzsāka labāk pirmā puslaika beigas, tā spēja to arī noturēt. Jā, tā kā jau tu nosauc, tad visi tie rādītāji, izņemot pārķertās bumbas, kur Jūrmalai pārsvars, tad pāri visi rādītāji Liepājai bija pa labu. Un arī noskaņojums un cīņas spars rādīja, kad Helmans tomēr ir motivējis komandu labāk un, protams, arī tad ir pie motivācijas arī veiksmi labāk un arī procents labāks. Un šobrīd galīgi neizskatījās to, ko Mārtiņš teica, zonas aizsardzībā. Tas jau ir pirmais noteikums, ka tev ir nevien jāpavada, bet viņš nedrīkst saņemt 3 sekundes laukumā, nedrīkst brīvi izmest, var kaut ko nokavēt, tas ir cits jautājums. Nebija skaists basketbols Jūrmalnieku izpildījumā un pelnīt Liepāja šodien uzvarēja. Tieši tā, šodien Liepāja bija labāk. Mārtiņ, kāpēc nebija Jūrmalai šodien? 2 nedēļu pauze? Tas ar viņiem ir noticis. Arī faktors, bet es uzskatu, ka vienkārši atsevišķi spēlētāji nebija gatavi izpildīt savas lomas. Ziediņš Māris nav bijis izteikts līderis, izteikts playoff spēlētājs, kuram ir jānes rezultāts playoff spēlēs. Varbūt kaut kur tā atbildības sajūta Andrews Šmits arī nav. Pirmā vispār spēle playoffos. Jā, tieši tā, bet spēlēt playoffos un atrasties uz soliņa vai palīdzēt komandai iedot 3 punktus vai taisīt rezultātu, tās ir 2 dažādas lietas. Un komanda apstājās arī Edgars Jermanovs. Bet arī Jermanovs nebija pamanāms šodien tā, kā vajadzētu no Jūrmalas perspektīvas. Es domāju, ka tas viss kopumā, visa komanda izskatījās šodien ne tā, kā vajag. Es domāju, tas ir liels Liepājas nopelns. Viņi piespieda izskatīties Jūrmalai tā, kā viņi izskatījās šodien. Viņi apturēja viņa spēles. Arī īsti nesaprotu, kāpēc Jūrmalas atslēgas viena no svarīgākajām posta spēles. Ziediņam diezgan maz tika iespēlēts. Kaut kas šodien nebija Jūrmalai ne tādu, kādu mēs bijām ierasti redzējuši visu sezonas garumā. Otrajā puslaikā vien 28 punktu apturēts Gromovs, apturēts Jermanovs, par Ziediņu un Šmitu jau runājam. Elksnim it kā labi 18 punktu, bet 20 izmest metienu, 8-20 no spēles, 1-7 no tālās distances, 1-5 no soda metienu līnijas, 5 kļūdas. Es domāju, ka Uvis Helmans labprāt gribētu redzēt 20 metienus no Edmunda Elkšņa, vai ne? Es domāju, ka noteikti arī šajā caurgainē redzam, ka visi spēlētāji stāv kopā, nav īsti, kam izspēlēt brīviem partneriem. Šeit labi piespēlē, bet kopumā tas nebija tas spēles stils, jo viņi Liepājas komanda izslēdza posta spēli Jūrmalai pilnībā. Ļoti maz viņi iespēlēja un daudz punktu sezonas garumā. Jūrmala gūst tieši no šīm izspēlēm, kad Ziediņš spēlē muguru pret Gozu. Manuprāt, pirmo reizi spēlē viņš saņēma 4. sadaļas sākumā iespējas Redži Letovičs. Tā kā nezinu, kāds bija zīmējums komandai, kāda bija uzstādījuma, bet nestrādāja tas, ko viņi bija iecerējuši. Šeit redzam vienu no spēles beigu epizodēm. Klaus Čavars pieliek sulīgu punktu un ļauj uzdejot Ingaram Aizpuram laukuma malā un Liepāja uzvar ar 1-0. Čavaram Krauliņkungs 17 punkti. Bumbas arī parādījās, 5 bloķēti metieni arī parādījās. Pēc pirmā puslaika jūs tik atzinīgs nebijāt, nedaudz kritiskāks, un pēc spēles tomēr jāpaslavē.